Par seno Grieķiju uzskata grieķisku runājošo pasauli senajos laikos. Ne tikai pašreizējās Grieķijas teritoriju, bet arī teritorijas, kuras tad apdzīvoja Grieķi – Kipru, Turcijas Egejas jūras krastu, Sicīliju un Dienvidu Itāliju, kā arī Albānijas, Bulgārijas, Ēģiptes, Francijas, Lībijas, Spānijas un Ukrainas teritorijas. Tradicionāli par senās Grieķijas periodu uzskata laiku no pirmajām olimpiskajām spēlēm 776. gadā pirms mūsu ēras līdz Aleksandra lielā nāvei 326. gadā pirms mūsu ēras. Senie Grieķi ir atstājuši neatsveramu iespaidu uz mūsdienu kultūru. Tā bija pirmā civilizācija, kurā tiek ievesta demokrātija. Tās lieliskie filozofi kā Sokrāts, Aristoteles un Platons vēl joprojām tiek uzskatīti par visu laiku izcilākajiem filozofiem. Tāpat senie Grieķi ir atstājuši pēdas tādās nozarēs kā medicīna, sports, arhitektūra, māksla, literatūra un teātris. Tieši uz grieķu mākslu un teātru un to ietekmi mēs koncentrēsimies šajā raidījumā. Grieķijai ļoti cienīja teātra izrādes. Tas bija viens no svarīgākajiem grieķu ikdienas sastāvdaļām. Gandrīz visās senās Grieķijas pilsētās bija amfiteātri, kas parasti atradās kalnu ieplakās. Dažos no tiem varēja ietilpt 15,000 skatītāji. Visi aktieri izrādēs bija vīriešu kārtas pārstāvi, kur, ja bija nepieciešams, apveidoja arī sieviešu lomas. Svarīgi katrs izrādes sastāvdaļa bija arī koris, kas sastāvēja no dejotājiem un dziedātājiem. Izrādes bija vai nu komēdijas, smieklīgas, dažreiz pat valdniekus apsmejošas, vai traģēdijas, traģiskas, nopietnas ar mācībām par labo un slikto. Grieķu traģēdijas savu virsotni sasniedz Atēnās 500 gadus pirms mūsu ēras. Tās ir celšās no seniem rituāliem, kuros tika pielūgts vīnu un svētku dievs Dionīs. Mēdēja ir viena no pazīstamākajām ēripīta traģēdijām. Tā pirmo reizi tika iestudēta 431. gadā pirms mūsu ēras. Mēdējas pamatā ir mīts par Jāsonu un Mēdēju, kurā galvenā varone Mēdēja, sastopoties ar vīru nodevību un neusticību, atriebas viņam nogalinot viņu tuvākos un mīļākos cilvēkus. Kā jau visas seno grieķu traģēdijas, arī Mēdēja ir asiņaina un slepkavībām bagāta. Mēdēja ir lieliska traģēdija, kas aplūko tādas tēmas kā atriebība, taisnīgums netaisnīgajā sabiedrībā un vēl par šobaldu dienu cilvēku, ko šīs lūgas vēstījums izraisa atšķirīgas emocijas un reakciju, katra interpretējot to pa savam.